Mesties zem braucošas automašīnas riteņiem. Kris no auļojoša zirga. Kaskadieris. Sarežģītu, bīstamu triku izpildītājs kinofilmā. Jau 3. gadu Rīgas kinostudijā darbojas Kaskadieru grupa. Tās organizētājs un vadītājs ir Uldis Veispals, sporta meistars modernajā piecīņā, Latvijas valsts universitātes pasniedzējs. Jā, pamatā tur nonāk visi caur sportu, jo tur jābūt labai fiziskai sagatavotai. Sākuma grupām tie bija piecīnieki, tie bija vieglatlēti un arī airēšanas slaloms. Kad kādā filmēšanas reizē izrādījās, ka mūsu puišu iesācēju inscenētās epizodes uz ekrāna izskatās daudz labāk kā Ļeņingradas profesionāļu piedāvājums, radās doma izveidot kaskadieru grupu tepat Latvijā. Tas bija 1975. gads. Tajā laikā mēs nezinājām neko, man liekas. Principā tas tikai tik daudz, cik bija redzēts filmas un analizēts, kā tur kaut ko dara. Es biju lasījis par franču kinokaskadieru Žilu de la Māru, teiksim, tas man bija tāds tajā laikā elks, varētu teikt. Uz rendu, kur notika pirmā filmēšana, Kārlis Akmens esot aizbraucis vien ziņkāres dzīts. Filmētāji nopētīja sambo cīņas meistarkandidātu, pielīmēja viņam bārdu, iesprauda rokās zobenu un lika iet dīķī darboties masu skatos. Turpmāk visu nācās izdomāt un izskaitļot pašiem, jo nebija specializētas literatūras, bet Cunftes brāļi ar lielāku stāžu savus noslēpumus nevēlējās izpaust. Tīri tehniskā puse tā bija vēl ļoti sveša tajā laikā. Bet tā kā mūs nodrošināja Rīgas kinostudija treniņu bāzēm, un mums bija arī iespējas pieaicināt operators, kas varēja arī kaut ko pafilmēt un apskatīties, kā tas labāk izskatās un kā to vajadzētu atstrādāt, vai ne, tad arī tika izmantot gan tehnika, gan arī cilvēki, vai ne, kas varēja izpildīt kaut kādus trikus, vai ne, un tad tas bija sākums. Tur jau zināms atrast, ka gribās jau uztaisīt, lai būtu labāk, tā, riktīgi tā, dod pa pilnu klapu, kā mēs sakām toreiz. Kas tur dubļi? Kas tad ir dubļi? Dubļi, tas tev būs pareizi teica mīkst krišana. Uz bruģa, tā bija cita lieta, jā, bet tur es to ezeru ūdeni, tur padzēros, man liekas, ģirds, man tur 3 reizes zem ūdens bāzes. Vismaz. Jā, mēs bijām principā pirmie tādi organizētie kaskadieri, kas, teiksim, tieši tādi mērķtiecīgi, teiksim, trenējās un gatavojās uz to, vai nav izpildīt filmās trikus. Bet jau pēc tam sākās organizēties grupas, gan organizējās Pēterburgā, gan Maskavā, gan Frunzē, tajā laikā jau tā saucās Biškeka, laikam, kā tagad, vai ne, Odesā, Tallinā, ar kurām mēs arī sadarbojāmies. Tie, kas Rīgā mēs bijām pieprasīti ļoti. Jā, bet tā kā Rīgas kinostudijā to filmu nebija daudz, tad pirmo filmu, ko mēs sākām ārpus Rīgas kinostudijas, tas bija Deņis Davidovs. Tur piedalījāmies, tur vairāk kā 10 cilvēki mēs bijām uzaicināti tur strādāt. Bet vislabāk par to guņš cirvi mešanu, to es atceros. Mēs toreiz bijām uz to Denis Davidovu, tu Jānis pie tās sienas stāvēja. Tā guņš cirvi un tā, un tas ir beidzies. Es Jānim prasu klausies, kādu sajūtu. Viņš baigā ātri nāk visu. 1979. gadā nāca pirmais uzaicinājums piedalīties Gorkija studijas lentē lidojošo huzāru eskadrons. Tas pavēra ceļu uz visas plašās impērijas kino tirgu. Sekoja uzaicinājumi no Tallinas, Kijevas, Turkmēnijas, Azerbaidžānas vai visām PSRS studijām, kur latvieši sadarbojās arī ar vietējiem kaskadieriem. Kolhozas priekšsēdētājs labu gribēnams atzina savu izlases govju baru uz filmēšanu. Ja?
un tur gāja mums milzīgs kautiņš gāja vaļā. Tur visiem aktieriem un mēs, un tur tāda pilnīgi upē un tāds jūklis. Viss tur govis, zirgi, zosis, kas tur negāja iekšā. Nu, viss, ko vien varēja tajā upē sagrūt iekšā. Un tās govis praktiski slīd, nevis nāk lejā, bet slīd. Un gāžās tajā upē viss iekšā. Un tas bija tāds eksprompts no vienas vietas. Es zinu, ka tie aktieri toreiz bija pārliecināti, ka mums kaut kāda bruņa virsū, ka var mums droši cirst. Un tie nāk ar tiem vērtiņiem virsū, zinu, un droši cērt. Un tam mums sanāca toreiz, atceros, cēmi, zinu, vai ne, tur tas zos aiz kakla paņem un tam aktierim ar to zos pa galvu. Петряга! Да ты что? Очумел? Končina! Nu, tā tālākā vieta, kas man tā uzreiz iekrīt prātā, tas ir Armēnijā. Pirmo reizi iznāca būt apmēram kaut kāds 5000 km augstumā. Tur viena sniega, lejā karsta vasara, tur viena sniega. Paši bija interesanti dzīve. Bija treniņi, pagarinājās mūsu sporta dzīve. Bija interesanti cilvēki, tikāmies ar aktieriem. Arī varbūt materiāli kaut ko nopelnījām, bet tas jau nebija galvenais. Bija kopības sajūta, bija savi čaļi. Man ir grūti spriest, kāda mēs bijām pasaules mērogā, bet to, ko es esmu redzējis, teiksim, tās filmas, vai ne, kurās ir arī strādājuši citi kaskadieri, es varu teikt, ka mēs bijām līdzvērtīgi tam, kuriem droši vien acīm redzot ir lielāka bagāža. Ja sākumā visi trenējās vienādi, tad trikos ar automobīļiem piedalījās tikai tie 4, kuriem pašiem bija auto. Daudzus gadus Rīgas kinostudija tikai solīja kaskadieriem mašīnu treniņiem. Īsti treniņi pie stūres notika tikai mēģinājumos pirms pašas filmēšanas. Praktiski mēs specializējāmies gan uz auto, gan uz mototrikiem, augstuma triki, dedzināšanas un spridzināšanas tādas, un tie saucamie, kā mēs teicam, skatūs tādas, meistarība, kas bija saistīta ar kautiņiem, ne, jo tas arī atstrādāts tāds. Jo pie tās mums stipri palīdzēja savā laikā, ka mēs grupu nodibināja Jānis Broka, jo viņš bija mācījies, viņš bija gājis pantonīmā pie Ligerta, vai ne, un viņam bija tās kustības atstrādāts, un tad caur viņu viņš, teiksim, mums pat arī, kā saka, mācīja visiem to, kā varētu, teiksim, izpildīt sitienus un tam līdzīgi, lai tās kustības būtu viss dabiskas un normāls. Treniņos. Atceries, Ulu, šitais te, tas Slīdošais sitiens, taiksim tā, viss skaņ. Tā pagrieziena, viņš tā pagriež to seju un es to roku cik tā laišu garām. Tas bija tas labums, jau bija dabūt maksimāli tuvu, bet viņam tomēr vajag, viņam jāizgriežās un es nedrīkst arī iesist no to roku. Tā tad nedrīkst, es garā ceļā iesit Paulam, tā kā man teica, ka viņam jāiesit rītiņu. Pauls dabūja no man otrā reizē, pirmā es tā arī pišķiņu, bet viegli, un tad teica otrā, ka vajag tā kārtīgāk, lai redz, ka... Sitienam pašam par sevi ir tikai, es teiktu, kāda 25% nozīme, bet 75% nozīme ir, kā tu atstrādā šo sitienu, un tā jau ir aktiermeistarība. Arnolds Liniņš un Aina Matīsa praktiski mums arī pasniedz aktiermeistarības stundas, jo kaskadieri jau tika izmantot ne tikai vien kā triku izpildītāji, bet arī vajadzēja tomēr, ka arī tavu seju kaut kur varēja redzēt, vai ne, tajās filmās. Горим. Здесь чужие люди. Вот влипли. Все равно придется отцеплять. А может быть, заткнуть им глотки? С ума сошел. Ладно. Посмотрим. Principā tas viss tiek izpildīts ar domu, ka nekad ar tevi nekas nevar notikt. Jo tiek aprēķināts uz tādu galīgi neaprēķinātu triku, es nekad nestrādāju. Tad tas nozīmē, ka viņš ar sevi, ar savām bailēm, izjūtām, un tad viņš tam tiek pāri, un no tā gūst to kaut kādu gandarījumu. Ir jau daudz jaunu puikas. Noliksim uz kaut kādu, 4. mājas stāvus, es teiktu, liksim lejā, jā. Un tagad nosliksim 10 cilvēki. 9 noliks lejā. Man tos 9 nevajag. Man vajag to vienu, kas man pateiks, kas man būs apakšā. Ja tu tikai domā, ka tu vari visu izdarīt ar spēku un nedomājot ar galvu, tad tas ir traumatisms, ir stipri augstāks.
Куражливый ты паренек. А про верхний этаж забываешь. Bet izslēgt mēs viņu nekādā gadījumā nevaram. Jo praktiski varu teikt uz šodien, teiksim, visiem tiem kaskadieriem, kas ir manā vecumā un pat varbūt tās par 10, 15 gadiem jaunāki, vai ne, tur visiem ir problēmas nabiskam mugurkaulē. Cietuši ir, jā, ir bijuši, kad ir pārsistas liesas un ir iekšēji asins izplūdumi bijuši, vai ne, no pārslodzēm, kas ir beigts no augstuma trikiem. Kaskadieriem pieņemts, ja kaut kāds, notiek kaut kāds, lieksim, tāds liela riska robeža triks ir izpildīts, bet sveiki ticis cauri no tā, tad tās mēs saucam par dzimšanas dienām. Filma Ilgais ceļš kāpās. Man liekas, ka es biju meža brālis, jā, un tad tur krievu zaldāti man nošāva, un tad es kritu pa logu no 3. stāva. Un es jau visu biju sataisījis, tā smuki lejā bija tāda siena čupiņa, kur vajadzēja piezemēties. Bet, kad caur to rāmi gāju, tad tas rāmis ieķierās, un es ar visu rāmi kaklā, nevis sienu čupā, bet blakus sienu čupā. Uldis Dumpi skatījās, teica, tas gan ir numurs. Bet, principā, jau tas bija brāķis, nevis numurs. Gongs mums meistars pa augstumiem un tādām lietām. Kā kaķis krīt no 5-7 metriem, tā kā nemetās. Pirmā bija Džons Graftons. Skuģi tā darbība viss notika. Tur bija arī krišanas un pat jau klājiem un tās. Bija triks, kuru es izpildīju, tas bija bezdelīgi līgzdas leciens, tas ir 40 metru augstums. Nolikt jebkurš var. Izpelda retais. Jo visi tie augstumi un tās pārslodes, kas tur ir, un leņķi, kādiem jāiet ūdenī, tur jau jāizmanto tehnika. Tur jau nevar tikai vienkārši tā cilvēks, kā saka, brīvā lidojumā to visu izdarīt. Боится. Вижу, боится. Veispāla lēciens no bezdelīga līgzdas, tas ir ne tikai sarežģīts, bet viņš arī tāds liela mēroga, jo tas lēciens jau ļoti garš. Un tad tas triks jānodrošina, kā sākot no augšas līdz pašai apakšai. Mēs izstrādājam tādu speciālu trosi, kas novada tev pareizā leņķī ūdenī. Un viena trosa bija tā, kas bremzēja tevi tad, kad tu iegāji ūdenī. Jo pirms tam bremzēt un lēnāk filmēt nevarēja, jo tas ir uzreiz uz ekrāna redzams. Kad tas bremzēja man, ieejot ūdenī 5 cilvēku, jo ātrums ir milzīgs un tas dziļums arī, ko var sasniegt, ir liels. Tu biji, ja? Šajā te. Bija vadošā, ja? Bet labi, neko nevarēja. Tāda laika jau nebūs, kā mums bija, kad man arī, teiksim, tai pašā virāžā mašīna, es braucu kraujas malu, breņķis saka tuvāk, un viens alpīnīs slaiž ārā drošības striķi man aiz mašīnu. Ja viens pa priekšu skriet, otrs slaiž ārā, tāda viss drošība. Ja tur kaut kas notiek, tad tur tevi cauri, ja principā nekāda drošība nebija. Bija arī režisori, kas teica skaidri un gaiši. Viņš teica, man tev dzīvība ir dārgāka, tāpēc es tikai vienu dubultu no tevis gribu. Tas bija arī Breņķa filmā Krimā, Mirāžā, kad tur vajadzēs it kā kādu policistam vai zaldātam kaut kur krist un vēlties par tādu kalnu lejā. Es jau redzēju, ka tas ir tāds drūms moments, un te es sarunāju ar filmētājiem, kas bija. Un ar Nelaiķi Ivaru Hofmanu, kurš bija kā otrais operators, strādāja, lai uzfilmētu to, lai nav otrais jātaisa. Un tas bija tiešām sāpīgs kritiens, un Breņķis jautāja, vai vajag atkārtot. Un tad, kad Ivars pateica, ka nevajag atkārtot, es biju laimīgs cilvēks. Mums vajadzēja obligāti būt apdrošināšanai. Es kā jurists. Jā, vajadzēja obligāti, bet neviens neapdrošinājās kā kaskadieris. Mēs apdrošinājāmies jo nebija tāda profesija, principā. Mēs apdrošinājāmies kā uz nelaimes gadījumiem. Tas bija viss, kas tur bija. Un to viņi nevarēja nekādīgi sagremot, kad ir tāds situācijas, kad atbildīgais vienīgi var būt tu pats. Nevar neviens cits par tevi atbildēt. Nevar. Nevar. Vai vai. Ja triks bija paredzēts 10, tad es zinu, ka man jābūt 9, man ir jāiesildās, man ir jāsagatavojas, jāpārbauda.
jāsagatavo drošinātāji, kas tev drošinās, un es to triku izpildu. Bet, ja man ir jānonīkst uz laukuma, entās stundas, es esmu noguris, un man, tad tam trikam kvalitāte arī uzreiz zuda, vai ne? Un man bija savā laikā izveidojos tāds mazs konflikts ar režisoru Arlaišu Brenču, kad ir izmantošanas princips tajā laikā bija, diemžēl, mēs bijām kā tādus korķus, ar kuriem aizbāza tos caurumus ciet, kurā nevarēja filmēties aktieri, kuri bija aizņemti. Katrā ziņā Rīgas kinostudijas grupa bija visdisciplinētākā, organizētākā, un tāpēc Padomju Savienībā tas tika ļoti augstu vērtēts. Principā triks jau pat pa sevi uz ekrāna ilgst ļoti īsu laika periodu. Ļoti īsu laika periodu. Nu, apgāzīsim vienu mašīnu, viens kūlens, tas būs kaut kāds dažas sekundes. Daži skatītāji zālē viņus pat neieraudzīs. Tātad, lai visu šo sagatavotu un lai mēs pievērstu skatītāju uzmanību, lai viņš ieraudzītu šīs 3 sekundes uz ekrāna, kas noteikti tas pats triks, vai ne? Tad pirms tam ir vesela sagatavošanas periods, kas jāveic ir. Filmējot, kas jāveic. Un no tā ir sadarbība ar operatoru un režisoru. Un arī dabiski atrast vajag pareizo punktu, no kurienes filmēt. No kino operatori mācījās tāpat kā mēs. Atceros, filmā Dāvans pa telefonu, operators Migis Virbulis. Viņš tā sākumā diezgan skeptiski bija par triku filmēšanu, bet tad faktiski viņš ļoti tā atsaucīgi un organiski to uzņēma. Kāda pirmā filma liekam būt, kur bija trika mašīna, tad operators Pīks brauca uz stadionu, kur mēs trenējāmies un skatījās jau kādu nolikt kameru. Parasti, ja filmā nebija lielu masu skatu, katru epizodi filmēja 3 reizes, bet pēc tam filmā no visa tā iegāja labi 30%. Tāpēc vīriem sagādā prieku tādas Aloīza Brenča filmas kā Liekam būt un Dāvanas pa telefonu, kur tika izmantota lielākā daļa no nofilmētā materiāla. Tramvajs tas bija vispār, tas bija unikums. Mēs sarunājām, ka tramvajs brauks, brīdināja tos pasažierus, vai nekad strauji bremzēs, lai tur būtu. Un tramvaja vadītājs saka, man ir tādas bremzes, es kā nolieku, tā arī tai vietā paliek uz vietas. Pateicoties tikai to, ka pie stūres mums bija Jānis Taurīts, arī autosportists, vai ne, tas knapi izvairījās no avārijas vispār. Satiksmi jau neapturēja. Satiksmi neapturēja. Pieturā iekāpa iekšā, tur bišķiņ paregulēja gaismas, vai nekāds tur vajadzēja. Un katreiz savs tramvajs, un katrs reiz tramvajs savā vietā apstājās. Un vēl tur cilvēki, taču bija parasti skatīja, parasti gāja jau uz ielas, tur jau nebija nosacīts. Tiem ratiņiem, jo toreiz arī teica, ka tas ļoti nežēlīgi esot, ka bērnu ratiņus. Jā, tā ir, jā. Un uz 2 ratiem cēla, vaza centra, kas bija, kā viņam Kalnarāts. Un toreiz jau arī tur tā celšana uz 2 ratiem jau nebija tā, ka tur kaut kāda izmantot vai tā. Es sēdēju blakus un tad darījām tā, kad ielika kārtīgā, iegāja jūzā iekšā, tad es ar plecu situ mašīnu iekšā par stoiku. Uzsitu, tas mašīns bišķi pacēlās. Es saku, tad tagad es bliežīšu tā rīktīgi, tā vienā dubrī tā kārtīgāk jau pacēlās augšā. Krasviņam, kad tur to trolejbusu sita, tur tā trola mašīna daudz garām tur atcitās pret tā pieskurās tā mašīnai, tad tā atmet par trolejbusu, un viņam mutē to tā kā asins. Māsiņa pienāca vienu klāt un prasīja, vai viss kārtībā. Viņš gribēja kaut ko teikt un sāk uz asins tecēt pa muti. Tas ķīsās, viņi, protams, pārbījās. Kur viss filmēšanas gāja pa ielām, un kur bija, tas bija normālā satiksmē, strādājām. Principā, jau godīgi sakot, tagad tā gan neviens nestrādā vairāk. Ja. Tur bija ļoti labs leciens, viens mašīna uz tramplīnu lecā. Tur, kur kādreiz uz Pantona tilts, kur bija Krasmalā, bija tāda iela, viņa bija tāda kā kalns, vai ne, tur arī izmantoja. Bruģis vēl pie tam, jā. To es vēl labi atceros, ka pārsitām bremžu trubiņas un vairs nebija ko bremzēt. Toreiz mašīnas jau nekādas, tas jau nebija, tā nebija speciāli gatavot mašīnu. Sērija veida mašīnas tās visas pamatā bija. Un filmas direktori bieži vien bija, jūs tik to mašīnu neslaužiet, jūs tik to mašīnu neslaužiet.
Režisors atkal no savas puses, ko jūs tur čakarēties, kas tas ir, ko pat ejāties. Starp citu, es arī šito filmu redzēju tieši kā skatītājs. Stāvēju pie saktas un vēroju, kā tiek uzņemta tā filma. Tā bija mana pirmā filma, ko es vispār piedalījos. Dzīvē redzēju. Jā, dzīvē redzēju. Tā kā es jau biju šī grupā jau tanī laikā arī. Mēs bijām ļoti atkarīgi no operatora darba. Ļoti atkarīgi. To, ko tu redzi, kad izpildu triku, vai ne? Un to, ko pēc tam tu redzi uz ekrāna, tās ir reizēm ir diena pret nakti. Reizēm tas, kas dzīvē notiek naturāli uz laukuma, tas 10 reizes foršāk izskatās, nekā mēs dabūnām viņu uz ekrāna. Bet ir arī tādi gadījumi, kad var uztaisīt uz ekrāna arī otrādāk. Ja nav kopējas vienošanās un ir tikai režisora ideja un pēc tam pieaicināts kaskadieris, tur nekas labs nevar sanākt. Tas ir ļoti bieži filmās noticis, kad režisori neuzskata pa vajadzību kopā veidot trika inscenējumu, jo režisoram ir viena doma un kaskadierim ir pavisam reālās iespējas, ko viņš var izdarīt. Es esmu varbūt atteicies no dažādiem trikiem, vai ne, ko ir kādreiz ir savā laikā kaut kādu režisoru pieprasījuši. Vai ne? Un, piemēram, bija tādi režisori, es nesaukšu viņu vārdā, zinu, vai ne, bet kas gribēja tā, kad izlec ar parašutu vai ne, parašuts gaisā aizdegās un nokrīt zemē, vai ne, kā saka, beigts. Jāsaprot, ir viena lieta, vai ne, kad arī nevar trikus izdomāt, kurš katrs. Es atceros no savas pieredzes Brenča filmā Dāvans pa telefonu. Tur bija tāda epizode jālic no vilcienā. Un faktiski neviens to nebija darījusi. Un te, ko var redzēt, filmēšanas kļūda. Atskaites punkti nav. Ātrums tur jau par 80 km/h. Un izskatās, ka vilciens stāv uz vietas. Nav tik sisks. Lai būtu attaisnojums, kāpēc es kliboju, es tur nogāžos no tā jumta, gāzos no tā jumta. Tur es tās atdeļas čībiņas sačakrēju. Protams, kad Brenčs bija izcils montāžists, un viņš jau mācīja samontēt. Dažreiz ir tā, ka it kā uztais kaut kādu triku, pašam liekas, ka super, un skaties uz ekrāna, un čiks vien ir. Un citreiz kaut ko taisi, un pašam nekas nav sanācis, un tad skaties, ko Brenčs tur ir samontējis, un tas izskatās varami. Kas pa ātrumu, ne? Te jau var redzēt ātrumu, te jau ir atskaites punkts kaut kāds. Lec arī. Grupā visi bija tā darētāji normāli tā puiši, Bet Kārlis izcēlās, viņš pa juristu strādāja. Un strādāja tur tādā valsts iestāde. Jā, lielā. Iznāca tā, ka vajadzēja ātrāk viņam no darba tikt prom. Un viņš ļoti cienīgi ieiet pie savu priekšnieku. Viss uzvalkā, mazliet iztērķavēts. Un saka, ka lūk tāda lieta, ka viņam uz kāzām jāpēc. Sitiens viņam nelaimīgais. Bija tieši prātī uz tām pārmījām. Un tur viss tā aizgāja un pārsit viņam lūpu, tā riktīgi. Man liekas, tur braucās šūks. Bet uz darbu es neprātu, un tad es visiem stāstīt, huligāni uzbruka kāzām, un es nebūtu tur iestājies, tad es nezinu kā. Jaunais pāris vispār nebūtu. Kāzas būtu izjūkuši. Viss ticēja tam. Ja mēs salīdzinām ar kaskadieriem, kas šobrīd strādā kaut kādā pasaulē, tad faktiski jau viņiem ir tas tehniskais nodrošinājums. Mums jau nebija nekāda. Sākumā visu nācās gatavot pašiem. Gan elkoņu un ceļu sargus, gan asbesta kreklus. Boka bijis īpašs meistars. Atšķirībā no ārvalstu kolēģiem, nācās lēkt caur īstiem stikliem, ar kuriem varēja bīstami savainoties. Tikai pēdējos gados jau radās iespējas pielietot to, ko izmantoja citās studijās.
Ar uguni triki bīstami, ļoti bīstami. Pēterburgā bija izstrādāti ļoti labi kostīmi, varēja degt. Vienkārši prieks bija degt. Dabiski, ka napalma ir ļoti sāpīga. Mēs kādreiz pat tādu esam mēģinājuši dedzināties. Liesmas ir ļoti skaistas un foršas, bet šausmīgs karstums ir tam apakšējā. Ir ļoti grūti. Bet, ja izmanto dažādas tādas vielas, kas ir vairāk saistītas ar ēteru bāzi vai netaisītas, viņas jau ir tā, ka ir jau pat tāda specifiska smēra, ka tu nosmērē roku vai ne, un dedzini pliku roku, vai ne, un tev nekāda karstuma nav zināma brīdi, tu vari izturēt pat, vai ne, kādu laiku, vai ne, tas pat nekāda apdeguma pat nerodās. Bet, ja ir dedzināšana, 100% dedzināšana, ka tu dedzi viss, vai ne, viss ķermenis tev deg, pirmkārt, tur nav ko elpot. Tas bija tur, kur Pāvils gāja iekšā, jā? Jā. Es tur te Pāvila vietā, es atceros, gāja iekšā, tur bija diezgan struntīgi. Tur bija, tas, kad pirmo reizi, ko sapratu, ka skābeklis iekšā ir izdedzis. Velts gaiss un nav. Ka tur nevajadzēja ilgi uzturēties, tur var izskriet cauri, bet toreiz jau dzēsām arī, ka tās laivas dedzināja. Ar soļārku mēs dzēsām. Māja tāpat ar soļārku, tika soļārku. Dzēsām, jā, viens spains ūdens, pusspainis soļārks, lai labāk degtu, jo, kad palaidā tikai ar ūdeni, tad nodzēsi, tad vairs nebija pa īstā filmēšana sanāca. Bez vis tās dedzināšanas ir ļoti svarīga dzēšana. Lai es neteiktu, ka tā ir vissvarīgākā. Mēs filmējām Kijevā vienu tādu filmu, kur mēs vienā kadrā degām 10 cilvēku. Un pie tam mēs aizdegāmies viens no otra. Un mēs visi kritām pēc tam no augsta no zemes. Nedod Dievs, ja tu esi nepareizi iesmērējies, tad tu esi nepareizi krīti, vai tev vējš ir ne uz to pusi un ja tev ir seja pie tām vēl vaļā. Sprādzieni nav mazāk bīstami. Ar pirotehniku mēs esam ļoti saistīti. Sevišķi, kad sākās pirotehnikas pasākumi. Ja ir nopietni triki, tad tam trikam gatavojies jau tehniski, tu gatavojies. Es teiktu, pat varbūt tas ir nedēļas un tie varbūt tās mēneši. Man ir bijuši tādi gadījumi, kad tu esi nomodelējis visu, ja? Tad tā visa domāšana pie tā ekstrēmā situācijas, kādā tu atrodies, viņa ir 1000 reizes ātrāk. Komandā ir ļoti svarīga spēja strādāt viennozīmīgi. Tas ir tāpat kā alpīnismā, ja mēs kāpam un esam sasiet vienā šnorītē kopā, tad es zinu, kad ja es noraušos, tad mans kolēģis man noturēs, bet nevis atlaidīs vaļā. Tas ir tā kā smarža sajūta. Vienkārši viņš saprot, ka tas ir viņa partneris, ar ko viņš var strādāt kopā un aiziet varbūt tās pāris, 4, 5 epizodes, kur tu jau jūti, ka tas ir viss kārtībā. Mēs viens otru saprotamies. Rafaels Viļānovs bija mans kolēģis, un es uzskatu, ka mums bija zināmas partneru attiecības, kā teikt, kurš saprat mani un es viņu arī. Tas ir mans mocīgs. Es viņu vakar nopirku. Viņš drusku padriskāt, bet tas ir vienalga. Viņš labi iet. Viņš bija viens no tiem kaskadieriem, kurš, kā viņš pats teica, viņam ir bail no tā, ka viņam nav bail. Viņš, godīgi sakot, pārāk aizgāja. Baku kinostudijā mani vienreiz aizmirst zem helikopteru piesiet. Un pie tā mēs turēju pa tādā 20 metru garām, tādā, alpīnistajā auklā. Un es uz rokām turēju vēl vienu cilvēku. Mūs izcēla no ūdens un vajadzēja kā nolikt uz ūdens un pēc tam vēlreiz izcelt un pēc tam nolikt un pēc tam attāķiet vaļā un aizlidot. Bet tā kā tas helikopters tāds Mi-2, tur bija viņš ierobežots skaits, viņam ir cilvēki, kas var atrasties te helikopteri, jo mēs nevarējām iesēdināt tur savu kolēģi. Kurš to būtu visu izdarījis, tad to bija apsolījies izdarīt mehāniķis. Bet dabiski, ka viņš to neizdarīja. Un tad mūs
ilgu laiku vadāja pa gaisu, līdz beidzot nometa pārsreiz uz ūdens. Vai ne? Un mēs paši nekādi nevarējām attāķēties nost. Man bija jādomā arī par to otru savu kolēģi, jo tas bija tāds stipri gados jaunāks un nepieredzējis. Pēdējo Alpas vilcienu tikām ārā no tā ūdens. Vai ne? Bet nākošā dienā atkārtojām visu to pašu vēlreiz. Bet tikai ar vienu norunu es atkārtoju to triku vēlreiz, ka augšā helikopterī sēdēs savs cilvēks, kas man zinās, kas jādara. Tur, kur mēs degam, jeb kaut kur gāžamies, teiksim, degam, man jābūt 100% pārliecinātam, ka man nodzēsīs, jo es pats nevaru sev nodzēst. Daudzos gadījumos, un principā, kad tu dedz, arī tam, kurš tevi dzēš, tam jābūt drošam, jo arī viņš iet šajā te ugunī iekšā. Tādā ziņā Rīgas kinostudija nenoliedzami bija ļoti profesionāla, un ar Rīgas kinostudijas filmās bija ļoti viegli strādāt tādā ziņā, ka tur bija personāls, kas palīdzēja sagatavot. Un tas ir principā arī tas, kāpēc mēs vēl esam tagad arī kopā, un es zinu, ka jebkuram savam biedram vajadzēs, palīdzēs, un ja vajadzēs, viņš būs savu plecu un savu roku. Kas vienmēr pastāvēt? No 76. gada līdz 79. tā bija praktiski Rīgas kinostudija. Un pēc tam, kā mums pieņemts, mēs sadalījāmies. Es 80. gadā no Rīgas kinostudijas Kaskadieru grupas aizgāju projām. Jaunības kļūdas, tā to mēs varētu pateikt. Jaunības kļūdas. Droši vien, kad ja mēs būtu prātīgāki un ar to pieredzi, kas mums tagad ir, tad tā nebūtu noticis. Tā nevajadzēja notikt. Mums tur veidojās domstarpības tādas pārvaldes principā. Ja tā tas turpināsies, es sapratu, ka tad Rīgas kinostudijas Kaskadieru grupa pamazām, bet arī viņi nogrims. Jo, ja mūsu mērķis ir filmā panākt maksimālu efektu, laikam tas Kaskadieru darbs būtu efektīvs, tad tādā gadījumā nevajag cīnīties par to, ka to triku grib izpildīt es, bet ja var izpildīt šo triku kāds par mani labāk. Un tāpēc es uzskatīju, ka vajag apvienoties cilvēkiem vai ne kopā, vai ne redzēt, ko katrs var izdarīt. Ja mums bija tur kāda Kirgīzijas grupa, vai ne, kas bija ļoti labi jātnieki, vai ne, tad mums nevajadzēja censties viņus pārsist. Pirmā triku teātra izrāde notika 1981. gadā Liepājas stadionā. Tur kaskadieri savās emocijās pirmo reizi bija kopā ar skatītājiem. Visi dzīvoja līdzi. Vīriem radās pavisam cits gandarījums. Bija izveidojusies triku meistaru grupa Kurbats. Kurbats radās divu iemeslu dēļ. Pirmais, tomēr bija skaidrs, ka šī triku specifika ir tāda, kas prasa speciālu sagatavotību. Un jāveido tāda grupa, kur var šos triku iemaņus sākt apgūt. Un otrs bija tas, ka mēs redzējām tos, kas brauc uz Padomju Savienību, Čehi, un sapratām, ka mēs varam to lietu iztaisīt interesantāku un labāku. Tie spilgtākie noteikti bija, ko iestudēja kopā ar režisoru Birkovu. Tā bija tāda liela izrāde, kas pulcēja, dziesmu svētku estrādē kaut kādus 20,000 skatītājus. Šovi bija ne tikai krāšņi un vispusīgi, bet arī ļoti bīstami. Tā Meža parka zaļajā estrādē Guntim Krūzem lielā ātrumā braucot ar motociklu gar pašām skatītāju rindām, piepeši nolūza blakusvāģa ritenis un tikai brīnums glāba daudzus skatītājus no drošas nāves. Gunts jau vistākākais. Mēs jau vienu triku uztaisījām, ka es braucu ar mašīnu, Gunts ar motociklu, Gunts purnā. Un tas līdz šim vēl nav atkārtots. Pār pa galvu un, tas viedros bija sākumā, mēs saskrējāmies un viņš ir kā sastingt emocija.
Viņš pats neizlaic ārā, bija, teiksim, nāiet ar lidojumu, viņš tā kā gaidīja, kad viņi izmetīs. Tur man bija tehniski kļūda, neatrisam līdz galam. Tas bija Krievu militārais raidījums. Virās. Un bija tas dzīves ritms, bija tāds, ka brokastojies Rīgā, pusdienas es ēdu Tallinā un vakariņas Minskā. Tad es ceturtdien aizlidoju uz Tadžikistānu. Es aizlidoju uz darbu, un pirmdien es strādāju jau tajā laikā konservatorijā. Man bija nodarbības ar studentiem. Nu, kā tu izpirksi savu sievu? Es vienu gadu mēģināju skaitīt, cik es esmu reizes aplidojis, gada sezonas laikā zemeslodē riņķī. Tam man sanāca 2 reizes. Sākumā Veispālam neļāva pat izbraukt no PSRS, jo viņam esot pārāk daudz radu ārzemēs. Vēlāk gan izdevās panākt atļauju, un viņš sāka veidot trikus daudz viet, arī tik eksotiskās valstīs kā Vietnama un Indija. Ārzemnieki brauca filmēt arī uz Latviju. Aktieri ir ļoti daudz dublēt. Sākot no latviešu aktieriem Eduardu Pāvulu. Ilgais ceļš kāpās. Bet sāku es pirmais mans vispār kino, ko es esmu dublējis filmās, tas ir Hmeļņickis, kur es dublēju Robinu Gudu nepārtraukt. Visos praktiski skatos, kas bija saistīti ar Regīnu Rāzumu un Jāšanu un visiem tiem zirgiem padarīšanām. Tā bija man, es viņu dublēju pilnībā. Es esmu dublējis, piemēram, Budraitu, vai ne, un viņa dēls nav pazinis, vai ne, sajaucis mani ir ar savu tēvu, vai ne, un nāk klāt un saka, tēti. Un te jūs atceraties tādu filmu kā Mio, mans Mio, vai ne, kur filmā spēlē Kristofers Lī galveno lomu. Man nācās viņu dublēt, piemēram. Pavisam citu vecumu cilvēks, vai ne, tā līdzīgi, noķert viņa plastiku, atrast viņa trīcošo rociņu tur. Bet ir sarežģīti tad, kad mēs, piemēram, arī kaut kur, teiksim, dublējam, aktierus dublējam, ja, kuru režisors pieprasa tev visu veikt vienā dublī, vienā kadrā. Tu viņa saģērbies no viņa, teiksim, izlec no mašīnas ārā, noripo pa kalnu, noripojas kaut kādu akmeņu, un viņš no akmeņa ārā izceļās un aiziet tavā vietā. Un tas ir ļoti dabiski izliekas, un nekad nevienam no skatītājiem nevarētu iedomāties, ka to nedara pats aktieris. Pirmais tas bija tikt galā ar sevi, ja? Tad pierādīt sev, ka var izdarīt kaut ko tādu, ko it kā tu nevari. Faktiski jautājums par samaksu kaut kur atnāca vēlāk. Ja? Mēs jau nebijām profesionāļi. Я читала в огоньке, что за один трюк платят всего 50 рублей. Да ладно, 50. Visiem bija kaut kāds sirdsdarbs. Kārlis un Ģirds bija jurists. Es tajā laikā biju pabeidzis fizikas matus un strādāju universitātē fizikas matemātikas fakultātē. Guntis bija inženieris. Edgars bija sporta funkcionārs. Interesanti ir tas, ka man liekas, ka visiem bija augstākās izglītības. Sākotnēji kaskadieriem maksāja kā masu skatu dalībniekiem. Vispirms 3,5 rubļi par dienu. Vēlāk jau kā par darbu epizodē 10 rubļi dienā. Maksimālā likme par triku bija 50 rubļi. Rietumos par tādu pašu triku maksāja $100. Sākumā kaskadieri šādu samaksu piecieta. Es teiktu, ka varbūt iztikai nevarēja nopelnīt. Ja tu filmējies dabiski vienā filmā gadā, tad pat dažs labs nenopelnīja zālēm droši vien. Ja? Bet, ja tu filmējies regulāri un tev bija kaut kāds 10 filmas gadā, 7 filmas gadā vai ne tajās robežās, un filmas bija nopietnas un teiksim, tas filmēšanas dienu skaits bija pietiekoši liels, un tad varēja nopelnīt tikai arī, un varēja nodarboties tikai ar to darbu. Jānim Gaveikam, dublējot Danielu Kreigu, filmā Arhangeļska, sanāca nesaskaņas ar lietuviešu starpniekiem. Starp BBC filmēšanas grupu bija vēl starpnieki lietuvieši. Un beigu rezultātā es 3 filmēšanas dienas atrodos filmēšanas laukumā, nedabūju līgumu.
Un tad 3. dienā es vienkārši pateicu, ja nav līgums, tad es neeju filmēties. Un līdz ar to pārtraucu to filmēšanu. Tas atalgojums tik zems, ka es vienkārši nebūtu nemaz sācis to darbu darīt. Jo dzīvība ir viena tikai katram. To nevar novērtēt, bet ja citi novērtē tik zemu manu dzīvību, tad es neesmu ar mieru. Man jāsaka atklāt, mana ģimene daudz ko nezināja, ko es daru. Es negribēju satraukt kādu, vai ne, ka tur kaut kas tur dara tādu darbu vai to. Es teicu, jāizbrauc mazliet, tur paskriet, un tad viņš jāpabrauc ar mašīnu. Man sieva ir vienreiz bijusi uz filmēšanas laukumu. Viņš esmu vienmēr ieradies mājā, normāli, nevis atvests un ģipsēts. Tā kā manai ģimenei tas likās acīm redzot, kā pats par sevi saprotam. Aizbrauc, pafilmējies, atbrauc. Viņi droši vien zināja, kad Dievs man sargā. Un es pats arī tā biju pārliecināts. Un esmu tagad arī pārliecināts par to, ka Dievs man sargājas. Jo ne jau viens kaskadieris ir arī kaut ko aktieru lauciņā darījis. 100% tā ir radoša profesija. Tā ir radoša profesija. Un nepavēlk mums arī bija savā laikā kursi, vai ne tādi. Maskavā bija pie Goskino nodibināti tādi kursi, kurās ne tikai analizēja, vai ne, kā izpildīt trikus. Tas man bija tāds diezgan liels pārsteigums. Mani uzaicināja Gorkijas kino studijā uz galveno lomu. Ģeniāls, supermens. Es nesaku, ka aktieru darbs ir viegls, bet tā bija filma, kas, man, es teikšu godīgi, man izspieda kā citrāli. Ты дурак! У меня рация, город перекрывают! Tiem, kuriem ir laba fiziskā sagatavotība, kam ir labs pamats ielikts iekšā, kam ir fiziskā sagatavotība un funkcionālā sagatavotība, viņiem ir labas darbspējas. Un ja viņiem ir labas darbspējas un viņiem ir tik daudz talanta, viņš ir labs speciālists. Ja viņam ir tik daudz talanta un tik daudz darbspējas, viņš ir ģēnijs. Bet ja viņam ir tik daudz talanta un tik daudz darbspējas, viņš ir nulle. Tā kā kaskadieriem bija laba reakcija, viņi nodarbojās arī ar trokšņu ieskaņošanu filmās. Strādāja pa naktīm, jo tad klusāk. Pavisam vienkārši ugunskurs. Jūs esat dzirdējuši, kā sprakšķi, ja? Kā to dabūt? Pie mikrofona. Paņem mazu celofāniņu un vienkārši paņurc. Un šis troksnis ir tīrākais ugunskurs sprāgāšanas troksnis. Ezera sonātē. Tur ir tāds skats, ka gulbji ceļās no ezera augšā, ja? Un viņi ar tiem spārniem gar ūdeni vēl. Un arī tie, kā dabūt šādu troksni. Paņem gumijas cimdu, un gumijas cimds tāpat pieskaroties ūdenim un viņu šūpojot, principā iznāk spārnu vēdas. – 1986. gadā PSRS studijās nolēma strukturēt kaskadieru darbu, izveidojot 4 reģionus, kuros katrā darbotos savi triku organizētāji. Uldim Veispalam uzticēja Baltijas reģiona un Baltkrievijas pārraudzību. Sekoja sarežģīta atestācija ar testiem, kādus iziet topošie kosmonauti. Latviešiem tas nesagādāja problēmas. Testus nokārtoja 18 vīri. Pamazām grupā ienāca arī jaunie. Man uzaicināja Dainis Arniks ierasties uz kaskadieru grupas treniņu Akas ielā. Tur grupā nebija cilvēki, kas veic ar močiem trikus. Būtībā
Mums bija atvēlēts vairāk uz tiem močiem strādāt ar Daini Arniku. Un tad mums bija tandēms tāds, ka mēs mēģinājām neatkārtoties katru reizi kaut kādu triku, ko mēs izpildījām. Mēs nākošā izrādē jau mēģinājām viņu pilnveidot un pacelt to latiņu augstāk. Jānis, Gavēkā! Pirmo reizi, kad es taisīju tenī koknesē, šido te leciens ar uguni. Tas bija padomu laikam. Jā. Šitie leciens caur stīklu, bet tur ir viens bet. Piezemēšanās notiek diezgan uz robežu. Smalkumos neredzēju, kā tas galds salūst. Kas ir izaudzis no tā jau citā pakāpē, tas Ivars Beitāns. Pat viņam varētu piešķirt 3 zvaigžņu ordeni, jo vienkārši viņš ar savu neatlaidību ir panācis, var teikt, visu, ko viņš vēlējās. Mums visiem prieks ir, ka viņš ir bijis kopā ar mums, un mēs esam viņu audzinājuši. Principā sev uzskatīt par kaskadieru stāži, jo no 15 gadiem ar to nodarbojos. Man tas ir asinīs, man gribās šādus efektus radīt un gribās pašam tajos piedalīties. Un man tas interesē, un es domāju, vienkārši tas arī interesanti priekš tiem, kas skatās. Es ļoti maziņš sāku, man bija 15 gadi. Kopš tā laika es tik daudz trenējies, nekad vairs neesmu kā tādā laikā. Bija gan cīņu zāle 2 reizes nedēļā, gan akrobātika, gan basēnā lēcieni treniņi, gan arī vēl treniņi uz zemes, teiksim, zālītē, tur lekt ārā no mašīnām. Bija patiesībā ļoti grūti, tāpēc, ka pat ja tu biji ļoti labs, viņi jau tā neļāva uzreiz, tad nāc un taisa triku. Ja. Viņi pirmkārt gaidīja, kamēr mēs sasniegsim kaut kādu vecumu, kad mums var uzcēties, tas 18 gadus. Un vajadzēja izdomāt katram savu triku, lai vispār rādīt, lai piedalītos tajos triku izrādēs. Jo tur tomēr bija sava hierarhija, ja, un bija puiši un vīri, kas jau to triku dara, teiksim, ilgi. Un tur bija sev jāpierāda. Tur bija jāpierāda, ka pirmkārt jau var garīgi uzticēties, ka, teiksim, neesi tas, kas ar galvu sienā skries. Ja. Tā kultūra tika veidot uz saprātīgiem cilvēkiem. Un, ja tā pavēro to kaskadieru grupu, kas arī no tā visa pēc tam ir iznākuši ārā, tur ir ministri, tur ir valsts sekretāri, tur šobrīd tādi veiksmīgi cilvēki. Ja. Es domāju, tā grupa bija inteliģenti cilvēki. Cik veci ir vispār kaskadieru profesija? Nezinu, man liekas, ka cik cilvēks. Tik ir dūli cilvēki, kas dara visādas lietas, ko citi uzskata par nenormālām. Krūmiņš man konkrēti, viņš bija tā kā skolotājs, jo es gāju pie viņa uz viņa grupu trenēties, jā, un viņš to grupu vadīja. Ļoti adekvāts cilvēks, inteliģents. Tiešām domā ar galvu, nevis skrien ar kaut kur pa priekšu kaut ko izdara un pēc tam domā. Ja. Kolektīvi ļoti labi mācēja saturēt kopā. Ja. Viņš ir ļoti labs organizators tādā ziņā. Arī atstāja tādu iespēju, ka viņš ir savējais. Ja. Tāpat laikā nav tālu no savas grupas. Paaudzes mainījās. Ivars Beitāns pārņēma grupas vadīšanu. Audzināja jaunos, kuri vēl tagad kā akrobāti uzstājas visā pasaulē. Taču pašam ātri apnika lēkāšana no 6 metru augstuma. Viņš piezvanīja uz raidījumu Labvakar un teica: lēkšu no krāna pie operas. Labvakarieši metās filmēt. Mēs bijām pirmie Padomju Savienības teritorijā, kas nolica. Un es mājās tur sapinu no riepu kameru tādām strēmelēm, savu pirmo gumiju, un piesēju sev pie kājas, ja, un nostājos uz Gaujas tiltu ar cepuri. Es teicu, samaksājiet man latu, un es lekšu. Un tad es vienreiz nolicu, un tie čeļi, kas tur samaksāja to latu, viņi saka, es tev samaksāšu 2 lati, ja, bet atļauj mums nolikt. Un pirmos apmēram 5 gadus es pats strādāju uz tā tiltu, un pats katram piesēju tās kājas, jo es neuzticējos. Es uzticējos tikai sev, kad es piesiešu, tad es zinu, kad viņš būs droši. Tā atbildības sajūta, tas, man liekas, bija Krūmiņš bija ieaudzinājis mums to atbildības sajūtu arī par saviem kolēģiem, arī, ka taisa trikus, kad tu drošini kādu, kad patiesībā no teviem ir atkarīga viņa dzīvība. Es pat nezinu, kas tas kaskadieriem ir. Visi grib kaut ko pierādīt. Savu vīrišķību, vai savu izdomu, vai savu drosmu. Ne jau pat sievietēm, bet citiem džekiem.
tāda jocīga. Latvijas kaskadieri strādāja līdz pat 90. gadu sākumam. Tad laiki mainījās, un Rīgas kinostudija pamazām pārstāja uzņemt filmas un pajuka. Līdz ar to kaskadieru grupas vīri pārstāja darboties kino. Viņiem atlika lieli brīvdabas šovi. Daži atgriezās pie sākotnējām profesijām. Tikmēr Beitāns kala krietni vērienīgākus plānus. Es biju redzējis Amerikā to Vēja tuneli. Latvijā viņš nebija. Austrum Eiropā nebija, Krievijā nebija, nekur vēl te nebija. Pagāja kaut kādi, man liekas, gadi, 5, kamēr mēs tikām līdz tam līmenim, ka mēs tādu naudu vispār varam atļauties. Nopirkām pirmo tuneli. Bet kanādiešu konstrukcijas Beitānu neapmierināja. Daudz ko uzlabojot, grupa iemācījās konstruēt labāk. Taču aerodium tā arī paliktu nepamanīti, ja latviešiem nerastos iespēja pacelties olimpiskajās Turīnas debesīs. Itālieši bija pamanījuši, ka latvieši prot lidot uz gaisa plūsmas daudz labāk par citiem pasaulē. Viņi mums piedāvāja darījumu tādu, kad, ja mēs gribam, mēs uzbūvējam speciāli iekārtu priekš šīs te šova, aizbraucam saviem tiem akrobātiem, uztaisam šovu. Ja mums izdosies, viņi mums samaksās. Milzīgā riskā iekāpām, mēs iztērējam kaut kāds 300,000 eiro, lai radītu to speciālo iekārtu. Un honorārs iespējamais bija 40,000. Un pēc šī šova arī aizgāja tas aerodium. Patiesībā cilvēki vairs negriezās uz Kanādu, no kā mēs to iekārtu nopirkām, bet sāk jau prasīt mums, vai jūs varat tādu iekārtu piegādāt, vai jūs varat tādu šovu uztaisīt. Pēdējā Jackie Chan filma bija ar mūsu dublēriem. Mūsu PR-isti uzaicināja Jackie Chanu Ķīnā uz mūsu Latvijas paviljonu. Viņš vienkārši atbrauc apstīties. Un tad pagāja apmēram 2 gadi, kamēr mēs viņu runājām, tur domājām, visu to kadru plānu izveidojām. Ja? Un patiesībā tajā filmā tāpat neviens nezina, ka Jackie Chan filmā, ka mūsējie tos trikus dara. Ja? Bet mūsu tie cilvēki, tie čaļi, viņi zina, ka tas esmu mēs, tas nav Jackie Chans. Protams, Džekijam Čanam tiek visas balvas, bet tā ir kaskadiera tā dzīve, ka viņš zina, ka viņš tas bija īstais. Jā, būtībā mēs arī paši sevi atpazīstam šajā te kino lentā, kaut arī tas viss ir tik ļoti ātri saraustīti, salikti, samontēti, sagriezts. Un, jā, mēs visas savas kustības atpazīstam. Tā tomēr ir cīņu aina, kur sitieni netika tā izspēlēta, bet viņi bija diezgan reāli. Sitieni bieži vien bija diezgan reāli, kad arī ķiveri aizlido pa gaisu. Darbs ar Jackie Chanu bija tiešām unikāla iespēja iegūt pieredzi. Tā grūti prognozēt, kad kaut kas līdzīgs varētu tuvākajā nākotnē atkārtoties. Un tūliņās arī vēl viena filma tiks filmēta Anglijā, kur mūsu dublēri būs. Gatavību! Aiziet! Ja ir jauni cilvēki, ja, tad viņiem ļoti jātrenējās tur. Jo tas līmenis šobrīd, ko es skatos, ko tie izpildu tie jaunie, viņš ir augstāks nekā mūsu laikos. Es tā domāju, jo visi tie snowboard triki, skateboard triki, viņi prasa daudz lielāku akrobātikas sagatavotību nekā mūsu laikos. Jā. Un otra lieta ir tas, kad ir arī iespējas to uztrenēt. Tur ir visi tie rīki, kas savā laikā nebija. Savā laikā bija amurs, nagls un dēļi, ko var kaut ko samodulēt paši. Protams, tas veicināja iztēli, bet šobrīd ir iespējas to izdarīt profesionāli. Stop! Labais! Pagaidām vienīgais, kurš izdarīja. Jā? Nu, mums ik pa brīdim ir īstenībā klienti tādi traki, ja, kuri prasa, izdomā kaut ko tādu, kas vēl nav bijis. Ja, un pirms nesen mums uzrunāja viens no šeihiem, ja, un teica, ka viņš grib taisīt tādu pasākumu, kur piedalīsies tas Feliks, kas nolec no debesīm, un tur visādi tādi trakie no pasaules savāksies, un viņš teica, izdomā kaut ko tādu, kas vēl nav nekad bijis. Ja.
kinostudijas kaskadieri varbūt tikai tad ir filmas. Un tajā laikā, kad bija Rīgas kinostudijas kaskadieru grupa, tad viena pati Rīgas kinostudija gadā uzņēma 9-8 filmetrāžu mākslas filmas, un kur nu vēl viss Padomju Savienība. Bet tāda grupa, kā Kurbats bija, ja, tāda, protams, tāda varētu atjaunoties. Ir maza grupiņa, ar ko es strādāju, un pagaidām viņi nav afišēti, bet tuvākā laikā būs mājaslapa un arī pilns nosaukums viņai. Turpin, kas vēl var šodien pastrādāt, turpin vēl. Gavēji vēl kaut ko turpina un kaut ko dara, tur Beitāna puikas. Ir jābūt ļoti, ļoti specializētam kaskadierim, lai tev būtu darbs. Jo tādi kaskadieri, kas ir vispārīgi, tādi, kā mēs kādreiz bijām, tādiem darba nav vairāk. Jo visu aizstāja šīs datortehnika un tādas lietas. Un vienīgais patiesībā, kas ir pieprasīts, ir kaut kas, ko tu dari vienīgais. Kā ir Aerodījums, piemēram. Viņš ir diezgan unikāls produkts un visas filmas, kuras ir ar kaut kādiem, nezinu, izpilnlecēju kautiņiem gaisā, viņas praktiski sākumā griežās pie mums, tāpēc, kad mēs esam to izdarījuši ar Jackie Chanu. Ko mums atliek darīt? Mums jau nav nafta, ko pumpēt no zemes ārā. Mums jāizdomā lietas, lai mēs būtu savādāk, lai mēs atrastu savu vietu pasaulē. Pasaule ir ļoti liela, mēs esam ļoti maziņi. Mums jābūt gudriem. Yeah.